Dārgie draugi, nu jau mēs esam kā viena liela ģimene, lai kur arī mēs atrastos, lai arī kurā valstī mēs būtu. Cietie rieksti laika mašīna jau 4. nedēļu pēc kārtas, priecēs, izklaidēs un aizvedīs mūs uz vietām, kas sagādā patīkamas, nostalģiskas atmiņas un iespējams arī uzzināsim ko jaunu arī šajā reizē. Spēli organizē Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Cietie rieksti. Latviešu valodas aģentūras darbinieki būs noderīgi arī tad, ja rodas jautājumi, kā pareizi atveidot citvalodu īpašu vārdus latviešu valodā atbilstoši latviešu literārās valodas normām, kā dažādās valodās rakstītie priekšvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu, piemēram, Johans vāciski un Jānis latviski, var būt viena un tā pati persona, kuras personvārdu rakstība pielāgota dažādu valodu personvārdu rakstības tradīcijām, kā arī pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumi. Konsultācijas tiek sniegtas gan klātienē, gan pa tālruni, gan e-pastu. Nelauziet galvu, izmantojiet iespēju jautāt Latviešu valodas aģentūrai. Šī ir jau 4. Cietie rieksti laika mašīnā spēle. Man ir liels prieks par kuplo komandu skaitu. Ir jāatzīst, ka negaidīti patīkama sajūta. Paldies jums visiem! Atgādināšu par spēles noteikumiem arī šoreiz. Spēle Cietie rieksti laika mašīnā sastāv no 6 kārtām. Lai atbildētu uz jautājumu, jums tiek dotas 20 līdz 40 sekundes, par katru pareizu atbildi jums tiks piešķirts 1 punkts, par nepareizu 0 punkti. Maksimālais punktu skaits par spēli – 30. Līdzās video, kuru jūs pašlaik skatāties, atrodas atbilžu veidlapā. Visas atbildes jums ir jāatzīmē šajā veidlapā. Pareizās atbildes un šīs spēles rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 13. novembrī. Nu ko, lecam iekšā, pa vietām un aiziet! Un tā, pirmā kārta. Latviešu virtuve ir latviešiem raksturīgo ēdienu un to gatavošanas īpatnību kopums, kas veidojies dažādu ģeogrāfisku un vēsturisku apstākļu ietekmē. Pirmās kārtas nosaukums ir Latvija gatavo. Leksim iekšā laika mašīnā un dosimies izgaršot Latvijas gardākos ēdienus. Pirmais jautājums. Kurš ir pirmais Latvijas produkts, kas 2013. gadā ieguva Eiropas Savienības kvalitātes zīmi garantēta tradicionāla īpatnība? Rupmaize, šprotes vai sklandrausis? Eiropas Savienības kvalitātes politikas mērķis ir aizsargāt specifisku produktu nosaukumus, lai popularizētu produktu unikālas īpašības, kuras saistītas ar to ģeogrāfisko izcelsmi, kā arī tradicionālo zinātību. Garantēta tradicionālā īpatnība izceļ produkta gatavošanas veidu vai sastāvu. Produkta nosaukums, kas reģistrēts kā garantēta tradicionālā īpatnība, aizsargā to pret viltošanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Rekā. Turpinām. Numur 2. Kāds svarīgs noteikums jāizpilda, lai uzņēmums varētu ražot sieru ar nosaukumu Jāņu siers? A. Uzņēmumā jāstrādā vismaz 5 jāņiem. B. Sierā jābūt ķimenēm. Vai C. Siera rituļa diametram jābūt 60 centimetri. Es domāju, ka pilnīgi visi uzskaitītie atbilžu varianti ir jāizmanto. Bet īsti latvieši zina, kas ir īsts Jāņu sieras, vai ne? Trešais jautājums. Ik gadu augustā Carnikavā un citās Latvijas pilsētās tiek svinēti maizes svētki, nēģu svētki vai kartupeļu svētki. Nākamais jautājums. Produkta pagatavošana Rucavā nav mainījusies kopš 19. gadsimta. Kā sauc produktu? Rucavas baltais sviests, Rucavas zilais siers vai Rucavas zaļie salāti? Pieliekot klāt iepriekšējā jautājuma atbilžu variantus,
tādas kārtīgas latviešu pusdienas, vai ne? Nākamais jautājums. Attēlā redzami Latvijas parastie apiņi, lielie pelēkie zirņi vai lazdu rieksti? A, B vai C? Ticu, ka veidlapas jau ir aizpildītas. Ļoti arī skaista latviska fotogrāfija ir pievienota. Paldies, mīļie draugi! Pirmā kārta ir noslēgusies, un mēs uzņemam apgriezienus. Arī kā iepriekšējās spēlēs, šodien valda patīkama atmosfēra mūsu laika mašīnām. Mēs esam labi kārtīgi saspiedušies kopā, baudām šo dienu un esam viens ar otru. Turpinām šo te piedzīvojumu otrajā kārtā. Un tā, otrās kārtas nosaukums ir Latvija sacer. Jūsu uzdevums būs noklausīties dziesmas fragmentu un atpazīt tās komponistu. Lūdzu! Skaņdarbu 1988. gadā sacerējis Baumaņu Kārlis, Mārtiņš Brauns vai Imants Kalniņš. Skatāmies! Kāds spēks, kāda dziesma! Dodamies tālāk. Numur 2. Šo skaņdarbu 1904. gadā sacerējis Emīls Dārziņš, Jāzeps Mediņš vai Emīlis Melngailis. Lūdzu video! Tik skaisti. Skaisti, tiešām. Turpinām. Numur 3. Skaņdarbu 1899. gadā sacerējis Jēkabs Mediņš, Jāzeps Vītols vai Jēkabs Poruks. Lūdzu video. Turpinām. Un no 19. gadsimta pašām beigām mēs turpinām mūsu piedzīvojumu līdz pat tuvāk mūsdienām. Skaņdarbu 1981. gadā sacerējis Uldis Stabulnieks, Valds Pūce vai Uģis Prauliņš. Klausāmies! Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā.
Fantastiski! Esam trāpījuši ar īsto skaņdarbu šajā gada laikā. Un vēl numur 5. Zigmārs Liepiņš, Raimonds Pauls vai Jānis Lūsēns. Tas bija skaisti. Saturieties, jo mēs dodamies tālāk piedzīvojumos. Augstākais valsts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Latvijas labā, ir ordenis. Valsts apbalvojumi ir 3 zvaigžņu ordenis un tā godazīme, Viestura ordenis un tā godazīme, Atzinības krusts un tā godazīme. Līdzās šiem valsts apbalvojumiem pastāv dažādi citi apbalvojumi, kas tiek pasniegti par nozīmīgiem sasniegumiem dažādās nozarēs. Tieši tāpēc 3. kārtas nosaukums Latvija novērtē. Dosimies tālāk ceļojumā pa Latviju un aplūkosim tuvāk dažādus Latvijas apbalvojumus. Aiziet numur 1. Kā sauc balvu, kas tiek pasniegta par nozīmīgiem sasniegumiem meža nozarē? A, B vai C? Arī šajā spēlē, arī šajā kārtā jums ir jāsaskata pareizā atbilde kādā no attēliem un veidlapā jāatzīmē A, B vai C. Turpinām ar numur 2. Kurā nozarē tiek pasniegta lielā Kristapa balva? A, B vai C? Saskatām attēlus, visus 3 atbilžu variantus un ar mierīgu sirdi atzīmējam atbilžu veidlapā A, B vai C. Sevis izvēlēto pareizo atbildi. Nākamais jautājums. Kurā nozarē tiek pasniegts LAGB apbalvojums? A, B vai C? Vai paliek mazliet grūtāki jautājumi, vai tieši otrādi? Paliek vēl vieglāki. Jo ir jau 3. kārta, šī ir 4. spēle un 4. nedēļa, un es jūtu, ka tas karstums un enerģija ir šajā spēlē pamatīgos augstumos, un tās gudrības un informācija mums nāk pati no sevis. Turpinām ar nākamo. Balvas Boņuks mērķis ir godināt spilgtākos un nozīmīgākos sasniegumus A, B vai C. 3 karodziņi. Pavisam vienkārši atļaušos tā pateikt. Tikai viens ir jāizvēlas. Un tas noteikti, ka būs īstais. 5. jautājums. Kurā nozarē tiek pasniegts La Ligaba apbalvojums? A, B vai C? La Ligaba. Paldies, dārgie draugi, mīļie! Uzslavas jums pašiem! Spēle ir precīzi viducītī, un mēs esam gatavi turpināt šo ceļojumu laika mašīnā. Ceru, ka jūs esat labā vidē, ar foršiem cilvēkiem un pašiem labākajiem līdzcilvēkiem. Varbūt arī ar kādu mājdzīvnieku, ar kuru tad spērt soli nākamajā pieturvietā, kur tad mēs ceļosim ar mūsu laika mašīnu. 4. kārtas nosaukums Latvija izzina. Latvijā ir vairāki unikāli, izzinoši un aizraujoši muzeji. Muzeji nodrošina kultūras tālāk nodošanu,
sniedz zināšanas un ir lielisks atpūtas veids kopā ar ģimeni, draugiem, kā arī ar kolēģiem. Muzeji ļauj izzināt kultūras un dabas mantojuma vērtību. Es domāju, kāpsim atpakaļ laika mašīnā un dosimies šajā neaizmirstamajā piedzīvojumā. Šajā kārtā jūs redzēsiet 5 muzeju nosaukumus un 5 Latvijas pilsētas. Jums atbilžu veidlapā ir jāatrod pāri, jeb jānorāda, uz kuru Latvijas pilsētu mums jāceļo, lai apmeklētu katru no muzejiem. Skatāmies! Pirmais – Leļļu muzejs, otrais – Velosipēdu muzejs, Stikla muzejs, nākamais – Jūrskolas muzejs un Sporta muzejs. Savukārt piedāvātās pilsētas ir Rīga, Ainaži, Līvāni, Preļļi un Saulkrasti. Izveidosim ideālos pārus, tā lai katru muzeju mēs varētu atrast īstajā pilsētā. Mans mīļākais muzejs Latvijā ir Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Vai jūs zinājāt, ka tas ir viens no vecākajiem brīvdabas muzejiem Eiropā? Brīvdabas muzejs apmeklētājiem piedāvā tematiskās, interaktīvās ekskursijas un izglītojošas nodarbības, muzeja pedagoģiskās programmas skolēniem un ģimenēm ar bērniem, kas noderēs nevien zināšanu papildināšanai, bet arī dos jums jaunas ierosmes. Bet kurš Latvijas muzejs jūs aizraujas vairāk? Vai tas ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs vai Latvijas Nacionālais dabas muzejs vai varbūt Rīgas motoru muzejs? Tik daudz muzeju mums Latvijā ir, katram noteikti ir savs mīļākais. Nu ko, mīļie draugi, esam aizceļojuši jau līdz 5. kārtai. Tās nosaukums – Latvija rakstā. Pirmais jautājums. Kā sauc pirmo laikrakstu latviešu valodā, kas tika izdots Jelgavā 1822. gadā? Latviešu avīzes, Jelgavas ziņas vai Latvija ziņo? Jūs tikai iedomājieties, 1822. gads, cik sen atpakaļ mēs esam atbraukuši uz Jelgavu. Numur 2. Latvijas Republikas oficiālais izdevējs ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Vēstnesis vai Diena? Latvijas Republikas oficiālais izdevējs. Latvijas Republikas oficiālais izdevējs nodrošina piekļuvi oficiālai publikācijai un tiesību aktiem, attīsta tiesisko domu un veicina tiesību pratību. Nākamais jautājums. Kā sauc 1957. gadā izdoto latviešu humora un satīras žurnālu? Pienene, Dadzis vai Rudzupuķe? Žurnāls iznāca 2 reizes mēnesī. Tas ātri kļuva populārs. Jau 1963. gadā žurnāla tirāžu sasniedza 65,000 eksemplāru un vēlāk tika palielināta līdz pat 128,000. Žurnālā tika publicēti humoristiski un satīriski raksti un karikatūras. Turpinām ar nākamo jautājumu. Pirmā latviešu izdevēja žurnāla Atpūta un laikraksta jaunākās ziņas redaktore un sabiedriskā darbiniece bija Emīlija Benjamiņa, Ilze Nagla vai Aspazija? A, B vai C? Redaktore un sabiedriskā darbiniece. Emīlija, Ilze vai Aspazija? Un vēl 5. kārtas 5. jautājums. Aplūko attēlu. Kā sauc bērniem veltīto preses izdevumu? Spicā avīze, Avenīte vai Zīlīte? Un tur augšā labajā pusē mēs atkal esam aizkrāsojuši kādu pavadienu, kas pavisam noteikti uzreiz atklātu pareizo atbildi.
Un tiklīdz, ko esam sapildījuši visas vajadzīgais ailītes atbilžu veidlapā, 5. kārta ir noslēgusies. Varam nopūsties, varam mazliet atlaisties savos krēslos, laika mašīnā, protams, un vēl saturēties pie rokturiem, lai mēs varētu lidot cauri gadu desmitgadēm vēl pēdējā 6. kārtā. Un tā, protams, ka spēlējot šādas spēles, mēs vienmēr uzzinām ko jaunu, bet to varētu saukt arī par izglītojošu saturu. Tieši tāpēc 6. kārtas nosaukums Latvija izglīto. Pirmais jautājums. Pirmā skola Latvijā un Baltijā, kas tika dibināta 1211. gadā, bija Latvijas Universitāte, Rīgas domskola vai Rīdzene. 1211. gadā. Tikai iedomājieties, cik sen tas atpakaļ ir. Wow! Turpinām ar otro jautājumu. Norādi iztrūkstošo vārdu. Dar man tēvis pastaliņas, pēc man staltu cepurīt, šuj man svārkus māmuliņa, ieti man gribas. Skolā, klasē vai augstskolā? Kur tad ieti man gribas? Jā, mani arī 1. klasītē laida plašajā skolas pasaulē pie šīs te dziesmas. Tā ir. Nākamais jautājums. Kam par godu tika veltīta 1 lata monēta? 1. ABC, latviešu valodai vai reizrēķinam? Kā vēstīts Latvijas kultūras kanona mājaslapā, Latvijas nauda ir Latvijas kultūras zīme, kas simbolizē valsts neatkarību un latvisko piederību. Latvijas naudas zīmēs un monētās ir attēloti gan mūsu kultūras tradīcijās sakņoti tēli, simboli un vērtības, gan arī tajās atspoguļojas sava laika vismodernākās tehnoloģijas, materiāli, stilistiskie paņēmieni un grafiskais dizains. 4. jautājums. Kuras pils telpās zināšanas gūsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti? Rundāles pils, Jelgavas pils vai Cesvainas pils? Un skaista fotogrāfija ir piemeklēta šai 6. kārtai, lai mēs arī vizuāli un uzreiz varam apskatīt, kā tad izskatās Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu visapmeklētākā pils. 6. kārta vēl nav noslēgusies. Vēl pēdējais jautājums. Kā sauc tradicionālos Latvijas universitātes studentu svētkos? Auseklis, Hipokrāts vai Aristotelis? Un arī pats Latvijas valsts prezidents pagodina ar savu klātbūtni. Tagad gan, mīļie dārgie, 6. kārta ir noslēgusies! Uzgavilējam paši sev un saviem mīļajiem, jo 6 kārtu 4. nedēļa ir noslēgusies. Bet mums ir palicis vēl viens uzdevums. Radošais uzdevums. Kā izskatās Latvijas laika mašīnas pilots? Sūtiet fotogrāfijas. Vienā reizē un vienā spēlē es gan pieminējos, ka es varētu būt šīs te laika mašīnas pilots un jūs mani pasažieri. Bet esiet radoši, esiet atklāti, esiet kreatīvi, izpaudieties un baudiet šo te radošo uzdevumu. 4. spēles rezultāti jau 13. novembrī. Mīļie draugi, paldies jums par kārtējo kopā būšanu! Jau 4. reizi mēs tiekamies šajā neaizmirstamajā, unikālajā piedzīvojumā Cietie rieksti laika mašīnā. Jūs esat fantastiski! Visi kā viens jūs esat vienreizēji un man ir prieks par to,
ka jūs tik braši kuplā skaitā piedalāties šajās spēlēs. Tiekamies jau nākamnedēļ 5. spēlē. Atā!